Pirms plūdu laiku lielākie notikumi ir aprakstīti Bībelē. Lielo plūdu iemesls bija tas, ka cilvēki grēki sasniedz debesis, un nebija citas iespējas, kā iznīcināt pirmo pasauli. Atrastie neandertālieši bija nekas cits kā pēcplūdu cilvēki, un to atliekas ir aptuveni atrastas tikai kādas 300. Kur tad palikuši pārējie miljardi mirušie? Ja cilvēki būtu radušies evolūcijā pirms 100 000 gadu, tad mēs par to kauliem vien staigātu. Pēc plūdu laikos cilvēki atkal sasniedz milzīgu tehnoloģijas sasniegumus. Babilonijas tornis vien parāda tā laika zināšanas. Un tagadnes pasaulē tas ir neizskaidrojami, bet atradumi saka kaut citu. Cilvēce paliek arvien izkropļotāka un nevarīgāka, nevis attīstās, kā apgalvo evolucionisti. 3405 gadus atpakaļ bija pasaules plūdi un kontinentu pārvietošanās, par ko liecina okeāna dzīlēs novērotāji.